Es pats pirmoreiz, kad iegāju Eiropas parlamentā, no sākuma nesapratu, kā es biju Latvijas parlamentā, Saeimā strādājis. Es domāju, parlaments kā parlaments jau tas pats, bet viņš ir tas pats, kā klavieris un ērģelis ir abas ar tastatūru, bet ja vienā ir tik un tik taustiņi un 3 pedāļi, tad otrā ir tur 3 rindās un visādi kloķi un vēl kājām visādi pedāļi. Un tās tādas ērģeles, kas ir gana sarežģītas, bet viņam ir arī likumsakarība. Un tas instruments ir spēlējams. Es pats to, kā Eiropas parlamenta deputāts redzēju, virzot cauri, tur bija direktīva un regula par energotirgu. Tas pagāja apmēram 2,5 gadi, bet tas tika panākts. Un varētu teikt, tā ietvaros arī mūsu energo neatkarība. Tas, ka mēs kā patērētāji tagad varam izvēlēties piegādātāji, mums tirgu ir daudz spēlētāji, mēs varam fiksēta tarifu, vai mēneša tarifu, vai stundas tarifu, vai diennakts tarifu. Mums viss šīs iespējas, jums ir viedie skaitītāji, tagad tiek uzstādīti. Tas viss ir pateicoties kārtībai, kāda tika izstrādāta vairāk gadu garumā. Tas bija process, ko tieši es pats konkrēti vadīju, bet tas ir izdarāms. Un es varu teikt tiem, kas ir skeptiski par to, var un teikt, kam tam mums tā Eiropa ir vajadzīga. Atcerēsimies tad kaut vai nesenos Covid laikus, kad visur bija robežas, kad nevarējām ceļot, kad nebija brīvi, tajā laikā pandēmija neļauj ceļot. Bet ja nav tās Eiropas Savienības, gribam atkal atgriezties pie tā, ka vajag vīzu, lai brauktu uz Vāciju vai uz Poliju. Un mums jāsaprot, ka tā alternatīva nav, ka mēs dzīvojam brīvi. Vienkārši nav tā savienība. Kā saka, cilvēki iedomājas, nav tā birokrātija, bet mēs beidzot varētu būt brīvībā. Tādas opcijas nav. Vai ir uzlabojumi, vai vienkāršojumi, vai mums vajadzētu mazāk regulēt? Jā. Vai mums vajadzētu mēģināt gudrāk regulēt? Tam es absolūti piekrītu. Bet bez tā kopējā regulējuma mums nebūtu tā, mums jau visiem ierastā brīvība.